nākamā vasara, apmēram pēc pusgada pēc mūsu atnākšanas uz to pulciņu, nākamā vasara ir pārgājiens Kaukazā. 12 labākie tiks tajā pārgājienā. A pulciņā ir kaut kādi 30-40 tie audzēkņi tur. Nu, mēs abi divi ar Jānīti tikām, jā. Kaut kur 80. gadu vidū, ja nemaldos, 85. gads, tika uzbūvēts pirmais tā saucamais skaladroms, ja? Tas ir kaut kas līdzīgs kā iekštelpu kāpšanas sienas zālē. Free solo, protams, ir tā augstākā forma alpīnismā arī. Ja? Tad, kad tu kāp viens, virves nav, ja tu noraujies, ja, tā arī praktiski beidzās dzīve. Ir jāpastāsta tas, cik tas ir interesanti, ir jāpastāsta tas, cik tas ir aizraujoši, un jādod ir kaut kāda iespēja cilvēkiem pamēģināt, mācīties, izaugt no tās nulles līmeņa, ja, kaut kur. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Cienījamie skatītāji, cienījamie klausītāji, šeit Āgenskalnā, Krodziņā Two Wheels, mēs ar Kristapu un ar Kristapu. Šodien tiekamies Sniegkluba podkāstā sezona nekad nebeidzās, kurā mēs runājam par kalniem, par cilvēkiem kalnos, par sniegu un par visu veidu lietām, ko var darīt kalnos, ar mērķi veicināt kalnu kultūru, runāt par to, popularizēt to, iedvesmot cilvēkus, pievērsties kalniem un saprast, ka kalni ir brīnišķīgs laika, brīvā laika un vienkārši laika pavadīšanas veids dažādos veidos. Lūk, un tad šodien mums ciemos ir Kristaps Liepiņš. Tātad, Kristap, labdien! Labdien! Un es aicinu tevi 3 teikumos izstāstīt par sevi, kas tu esi. Es esmu alpinists, es esmu alpinismu instruktors, un kalni ir mana dzīves lielākā aizraušanās. No cik maz vecuma tu esi kalnos? Jā? Es esmu kalnos no 12 gadu vecuma. Un tie jau ir, ja godīgi, pāri 40 gadiem. Super. Tas ir ļoti nopietns laiks. Praktiski visus šos gadus, tur ar ļoti mazām pauzītēm ir būts kalnos. Un tas nav tikai tā, ka vienreiz gadā tu kaut kur aizbrauc. Ja tā atskatās uz kaut kādiem gadiem iepriekšējiem 20, 25, tad tie ir apmēram kaut kādi vidēji 6 līdz pat 12 vai dažreiz pat vairāk kalnu pasākumi gadā. Dažādas ekspedīcijas, apmācību kursi, ceļojumi, bet lielākoties viss saistīts ar ļoti plašu spektru kalnos kāpšanu. Ja? Sākot no ļoti vienkāršiem, varbūt trekingiem, kalnu pārgājieniem, un beidzot ar ļoti sarežģītām alpīnismu virsotnēm. Alpīnisms ir ļoti daudzveidīgs. Ja? Tur ir kliņšu alpīnisms, ir ledus alpīnisms, ir augstkalnu alpīnisms, tehniskais alpīnisms. Un praktiski visā šajā arī šo daudzo gadu gaitā ir ļoti daudz, kas darīts. Jautājums 12 gados, kas notika? Kāpēc tu pēkšņi 12 gados nonāci kalnos? 12 gados atnāca uz skolu viens treneris. Tas vēl bija padomju laiks, 80. gadu sākums. Atnāca speleoloģijas pulciņa treneris. Tātad tā ir tā kā došanās pazemes alās. Un mēs ar klases biedru, tādu puikas 12 gadus veci, fēni, interesanti varētu būt. Ja. Tur tie diapozitīvi, ko toreiz parādīja klasē uz ekrāna, bija ļoti iespaidīgi ar tiem visiem stalaktītiem, stalagmītiem, kas tur tik nav tajā pazemē. Ja.
tā spraukšanās cauri šaurām ejām kaut kur un milzīgas pazemes tukšuma zāles, ja, tajā salās. Baigi interesanti. Nu, mēs aizgājām pieteikties tajā pulciņā, un tā sanāca, ka tā pulciņa treneris burtiski nākamajā nedēļā nokļuva slimnīcā. Un tos, kas bija atnākuši, nu, viņus pārspēlēja uz blakus pulciņu vienkārši, nu, lai viņi neaiziet projām. Ja? Mēs tā kā, mums pilnīgi vienalga bija tajā brīdī, nu, atnākuši esam, tur ir kalnu turistu, alpinistu pulciņš, ja, pie Aivara Bojāra, nu, pilnīgi viens nezināms, otrs nezināms, ja, nu, sāksim trenēties, kaut ko sāksim darīt, tur interesanti kaut ko jau sāk tur mācīt, ja. Feini, un tad mēs laikam kaut kādu mēnesi vai notrenējamies tajā pulciņā, un tad atnāca atpakaļ otrs treneris un teica, nu, kurš tad vēlās paliek, un kurš nē, tad iet pie tā otra trenera uz to speleoloģiju. Mēs jau tur iedzīvojušies, tāpatās interesanti, un tā arī palika. Un tur tā pirmā gada cīņa bija, treneris paziņoja, ka, nu, tā kā nākamā vasara, apmēram pēc pusgada pēc mūsu atnākšanas uz to pulciņu, nākamā vasara ir pārgājiens Kaukazā. 12 labākie tiks tajā pārgājienā. Pulciņā ir kaut kādi 30-40 tie audzēkņi tur. Nu, mēs abi divi ar Jānīti tikām, jā, tajā pirmajā Kaukazas braucienā. Fantastisks piedzīvojums, jā. Mugursoms lielāks par mums pašiem. Izgājām kaut kādu 10 dienu pārgājienu pa Kaukazu, 2 treneru vadībā, tādi 12 dažādu vecumu tie bērni, jaunieši. Un pēc tam viss tikai sākās. Man jautājums par treneri iedoto uzdevumu. Es kaut kā uzreiz sazīmēju, nu, kas mūsdienās ir dzirdēt, kad bērniem rezultāts nav svarīgs un tā tālāk. Kā tu skaties uz šo te motivējošo faktoru, kad 12 tiks un tu zini, ka 2/3 netiks? Nē, tas bija ļoti motivējoši. Tas bija, es domāju, ļoti pareizi, ja? Jo tas iedod to sajūtu, ka viss ir atkarīgs no tevis. Ja? Tu vari tur nākt uz treniņiem, kaut ko tur ļurkāties, ja, vienkārši nosist laiku, un tu vari arī kaut ko krietni nopietnāk darīt. Un, protams, kad 13, 14 gadu vecumā kāds tur nopietnāk, it kā no vienas puses, ja. No otras puses, tur nopietni trenējāmies arī tajos sekojošajos gados, ja. Tur sākās kliņškāpšana aizvien nopietnāk un nopietnāk, un no 16 gadiem jau tā kā pirmā alpinisma nometne, ja, un citi treneri arī visādas sacensības, gan turisma tehnikā, gan kliņškāpšanā, viss kaut kas tur bija, ja, un ļoti sportiska tā vide, ļoti tāda motivējoša. Izaicinājumi nopietni. Ko nozīmē kliņšu kāpšana 80. gadu sākumā? Tagad ir modernas kliņšu kāpšanas sienas. Es ticu, ka apstākļi bija savādāki. Kliņšu kāpšana tajos laikos nozīmē, šeit Latvijā, protams, ar klintīm ir ļoti knapi, bet burtiski man liekas, kaut kur 80. gadu vidū, ja nemaldos, 85. gads parādījās, tika uzbūvēts pirmais tā saucamais skaladroms. Ja? Tas ir kaut kas līdzīgs kā iekštelpu kāpšanas siena zālē. Tā bija tā saucamajā aviācijas institūtā. Tur bija tāds sporta profesors Alims Ramānovs, kas bija ļoti nopietns sporta teorētiķis. Un tur tā kāpšana bija ļoti nopietna. Ja? Protams, arī kas šeit citas vietas kāpšanas Latvijā, tas pats Aldartornis Sarkandaugavā, Klintis, tur vienīgās Latvijas, kas ir pie Bauskas netālu, tur tika kāpts milzīgi daudz. Ja? Tur laiks tika pavadīts. Puses, kas ir? Jā. Tur tika laiks pavadīts ārā, arī Aldartornī, tur līdz ko vien bija iespējams kāpt, ja, tur bija
viss aldartonis nokārts ar virvēm. Tādu masveidību īstenībā šajā kāpšanas sportā es nekad vairs neesmu redzējis, kāds viņš bija, kāda tā masveidība bija 80. gadu vidū, kad sacensībās piedalās vairāki simti kāpēji, ja? Un uz Latviju brauca gan lietuvieši, gan igauņi, ja? Piedalīties Baltijas čempionātā, kliņškāpšanā. Ļoti nopietna konkurence, un tur bija gan sporta klases tika pildītas, gan vietas ieņemtas, ja? Bet tas viss bija pamatots tajā motivācijā, ka, ja tev būs labāka sporta klase, tu varēsi izvēlēties uz kaut kādu alpīnismu nometni tikt labāku, ja? Un, ļoti nopietni. Es lasīju grāmatā Pamirs par turismu un alpīnismu. Tātad es saprotu, ka ir kaut kādas konceptuālas atšķirības. Tu vari mazliet iezīmēt? Jā, kalnu turisms kādreiz bija tā kā nošķirts no alpīnisma. Principā alpīnisms ir došanās, izmantojot alpīnismu ekipējumu uz virsotnēm. Ja tu uzkāp virsotnē nelietojot neko, tad iespējams tas ir tāds trekings. Ja? Līdz ko tu sāc lietot kaut kādu alpīnismu ekipējumu un pielietot kaut kādus drošināšanas paņēmienus, jau tā praktiski tas ir alpīnisms. Savukārt turisms, kalnu turisms, tie ir pārgājieni pa kalniem, veicot kaut kādas pārējas. Toreiz kalnu turistiem diezgan stingri bija noliegts kāpt uz virsotnēm, ja, jo tā kā neatbilst viņu spējām un iespējām. Bija cilvēki, kas izvēlējās iet tajos kalnu pārgājienos. Tur arī bija ļoti tehniski sarežģīti. Mums Latvijā, kalnu turismu tradīcijas ļoti nopietnas. Ja? Tā pati Ķiršu grupa savulaik, tas bija viens no spēcīgākajiem kalnu turisma atzariem Latvijā. Un no šī kalnu turisma ļoti nopietnā līmenī izauga šie vīri, kas bija spējīgi uzkāpt arī 8000-niekos. Bet, protams, alpinisms atkal pavisam savādāk. Neviens kalnu turists nekāp uz patiešām ļoti nopietnām alpinismu virsotnēm. Kā tu domā, kas atšķir cilvēkus? Tie, kas iet uz 8000-niekiem, tie, kas neiet uz 8000-niekiem? Vai ir kaut kāda atšķirība vispār? Izņemot naudu. Līdzīgi droši vien arī kaut kādās citādās kalnu aktivitātēs un kaut kādos citos sporta veidos. Ja? Ir cilvēki, kas izvēlās darīt kaut kādas drošākas lietas, kas izvēlas darīt kaut kādas lietas, ar ko vairāk var pazīmēties. Ir cilvēki, kas izvēlās darīt kaut ko tehniski, ārkārtīgi sarežģītu, pilnīgi nomaļu. Ja? Alpinismā jau tieši tā. Tu vari piedalīties komercekspedīcijā, samaksāt ļoti lielu naudu, skāpt kaut kā 8000-niekā, tur lielākoties viss tiek garantēts. Ja? Tur ir bāze nometīkot un virvis nostiepts un nostiprināts margas, ja? Pār kaut kādām ledāju plaisām, un ir nesēji, kas tur nes mantus un uzbūvē teltis augšējās nometnēs. Un praktiski tāds servis ļoti nopietni. It kā, nē, tu jau tāpatās kāp, ja? Bet milzīga atšķirība, vai tu kāpi pret to kalnu, vai tur apkārt ir vesela virkne ar cilvēkiem, kas tur nostiprina virvis, un tev tik jāpiekabinās un jādodās augšā, un uzbūvēta telts jau ir, un tev ir pat uzsildīts ūdens, ja? Lai tu varētu tēju padzert. Augstkalnos tas viss ir milzīgi no svara. Ja tu to dari visu patstāvīgi, tas ir pilnīgi savādāks alpinisms. Un savukārt tehniskais alpinisms, kur ir tāvas, kliņšu, sienas, kur cilvēki apkārt nekur, tā drošības sajūta ir pilnīgi savādāka. Un tas viss ir daudz savādāk, nopietni.
Droši vien arī, teiksim, tādā snowboardā vai slēpošanā, ir cilvēki, kas izvēlās tikai pa trasēm. Ja? Droši, skaisti, ja? Un ir cilvēki ies tikai ārpus trases un brauks. Un ir cilvēki, kas aizbrauks kāpt kaut kur. Ja? Viņš nekad neizmantos tur helikopteru, lai paceltos un nobrauktu. Ja? Viņš pats uzkāps un brauks, un pie tam darīs to tādā rajonā, kur ir vispār nav cilvēku, ja, kur ir milzīgas sienas. Nav skaidrs, vai vispārībā var nobraukt vai nav. Un tas ir milzīgi atšķirīgi viss. Ja. Tā kā, kas ir kas? Bieži vien jomas profesionāļi zina, kas ir kas. Ja. Un jomas profesionāļi saprot, ka ir cilvēki, kas tikai zīmes kaut kādā ziņā, ja? Un ir cilvēki, kas patiešām ir darīt kaut ko tādu, kas ir wow, pasaules līmenī, ko dara pasaules atlēti. Ja? Slēpošanā un snowboardā ir tā, ka, kā jau tu minēji, ir kas brauc pa trasi un kas brauc ārpus trases, un tas viss ir tādos kāpienos. Tu sāc pa trasi braukt, nedaudz izbrauc ārā, un tā tu kļūst pa freerideru, un tas ir tā kā attīstības kāpnes. Noteikti līdzīgi ir arī alpinā. Kas ir tas augstākais punkts? Tas ir solo? Augstākais, manuprāt, ir tehniski sarežģītas virsotnes lielā augstumā, rajonā, kur nav pilns ar komerc ekspedīcijām. Ja? Tas ir tas interesantais. Ieiet rajonā daudzas dienas vienatnē vai divatā, ja? Tas nav nemaz baigi droši, ja kaut vai divatā kāpt kalnos. Ja? Ieiet, saprast, kur vispār te var izkāpt, ja? Izkāpt to maršrutu, tikt lejā, tas ir pavisam savādāk nekā piedalīties kaut kādā komerc ekspedīcijā, kur viss ir nolikts tev priekšā un sagatavots. Ja? Un kāds vēl pievelk tevi aiz virves un saka, te virsū nekāp. Ja? Tu vari iekrist plaisā milzīgā, ja? Kāp pāri un pievelk vēl. Tas ir tāds. Sekojot tev līdzi sociālajos tīklos, es parasti redzu jūs divus kopā ar Kristīni. Un, cik es atceros no intervijām, tad Kristīna ir teikusi, ka viņai vispār ir bail no augstuma, un tu esi tas, kas viņu ir ievilcis, ja pieradinājis pie augstuma un ļāvis sajust šo te drošību. Bet noteikti ir kaut kādi projekti, vēlmes, kur doties, kas ir bīstamākas kategorijas, vai tev ir kaut kāds bijis projekts vai topošs, kur tu gribētu aizbraukt, bet tu saproti, ka jāņem līdz kāds cits? Protams, ka ir bail par sevi, bail par tiem cilvēkiem, ar ko tu kāp kopā. Ja? Mēs kāpjam daudz tādus projektus, kur ir bail. Ja? Protams, ka no tā arī nenormāli nogurst. Ja? Nav tā, ka tu katrā pasākumā esi gatavs aizvien to tālāk to bailu latiņu bīdīt. Ja? Varbūt gadā ir kaut kāds 1-2 pasākumi, kur patiešām ir tādi ļoti nopietni, pārējie ir tādi mierīgāki. Ja? Bet ir kāpts ļoti daudz, kur jā, un ir arī plānos uz priekšu, kaut kas, par ko visu laiku domā, diezgan biedējoši tas liekas. Ja? Un tā nav tikai atbildība tev pašam par sevi, bet arī par tiem cilvēkiem, ko tu iesaisti tajā visā. Tā kā ir tā, jā, ir. Bet tā ir daļa no alpīnisma. Tā ir daļa no kalniem. Nevar gribēt palikt visu laiku tajā drošajā zonā. Tie, kas paliek tajā drošajā zonā, tie kas, viņš vienmēr vizināsies pa to bērnu trasīti, ja? Un sagādās sev prieku, baudījumu,
varēs uztaisīt pāris skaistas bildes arī, ja? Bet viņš vienmēr paliks tajā drošajā zonā, un varbūt arī labi, ka viņš paliek tajā drošajā zonā. Jo ne visiem vajag līst ārā, ja? Tur, kur ir bīstami. Ne visi ir gatavi tam, jo tas ir ne tikai fiziski grūti, bet arī psiholoģiski grūti, emocionāli grūti. Ja? Arī augstkalnu ekspedīcijas, protams, ir grūtas. Mēs esam tagad vairākus gadus pēc kārtas bijuši 7000 kaut kur, ja? Un tu zini, ka tur ir cilvēki apkārt, kam ir problēmas. Ja? Tu zini, ka tur kaut kur tajās pašās dienās kaut kur kāds iet bojā. Un tas ir diezgan psiholoģiski smagi. Bet tas ir atkarīgs no tevis. Vai tu esi gatavs to akceptēt vai nē? Vai tu paliec šeit un dari tālāk to visu, vai tu saki nē? Tas man tā kā biedē, un es tomēr griezīšos atpakaļ. Ja? Bet tev ir gadījies kādreiz tā, ka tu esi apsvēris kādu maršrutu, kādu jaunu virsotni, un pēc rūpīgas pārdomāšanas šo iespēju no dažādiem viedokļiem, dažādiem skatu punktiem, es tomēr izlēmu to nedarīt. Ir tādi maršruti, par ko es tā kā domāju, ka gribētos uzkāpt, bet es zinu, kāds darbs ir jāiegulda, lai vispārībā tā kā dotos tur. Un, tā kā, ja tu neesi gatavs ieguldīt to darbu, lai sagatavotos tam, tad nav pilnīgi nekāda runa par to, ka tu varētu tur doties. Jo ir viennozīmīgi skaidrs, ka tavas izredzes palikt dzīvam, jā, ir pārāk nelielas. Tā kā, ir kaut kāds arī tāds izvērtējums prātā, kas nāk ar pieredzi, ka, nē, man nevajag, es negribu, jā, es gribu tā kā ilgi un laimīgi kāpt kalnos. Man nevajag tagad pa varēm, jā, tur uzkāps tur un tad paliks dzīvi, tad būs feini, jā. Nē. Tev ir sajūta, ka tu dzīvo uz naža asmens? Diezgan bieži, jā. Un tas ir pilnīgi atšķirīgi ir šie maršruti, kuros ir tā sajūta. Tas var būt arī kaut kāds 7000, kur tu ej pa ledājiem slēgtiem, kur ir milzīgas plaisas, ja, 30, 40, 50 metru dziļumā zem tevis. Ja, tu nezini, kur viņas ir, tur viņas aizsniega, ir lavīna bīstams milzīgs nogāzes tev blakus, kur tu nevari būt nekad pārliecināts, ka tur neies lavīna, ja, pēc brīža. Tāpat tās arī kāpjot pa kaut kādām klinšu sienām milzīgām, ja, mēs esam izkāpuši diezgan daudz arī tādas kilometru vairāk klinšu sienas vertikāls, ja, kas ir tāds klinšu alpīnisms. Tur praktiski vārdu tiešā nozīmē dzīvi uz pirkstu galiem. Ja. Tas izaicinājums, ko tu pieņem. Tas risks, kāp ar virvi vai tu kāp bez virves, bieži vien ir identisks. Ja, ja tu izkāp kaut kādus, 30, 40 metrus reizēm, pat vispār tur nav vietas, kur tu varētu kaut ko stiprināt tajā. Ja. Tu kāp vienkārši un te nav nekā, un tu tikai pirkstu galiem pie tā klints turies. Ja, ja tu vistu, tad 40 plus 40, ja, tur 60, 70, 80 metru kritiens, nav variantu palikt dzīvi. Ja. Tā kā nav atšķirības, vai tu kāp pa virvi, vai tu kāp uz virves. Ja. Tas tāds free solo, protams, ir tā augstākā forma alpīnismā arī. Ja. Tad, kad tu kāp viens, virves nav, ja tu norauji, ja, tā arī praktiski beidzās dzīve. Bet tādu kāpēju ir ļoti maz pasaulē, kas spēj patiešām izkāpt kaut ko ļoti sarežģītu šādā veidā. Un, diemžēl, ļoti daudz ir tie gadījumi, kas beidzās arī izcili kāpēji, jā,
kuri savu pēdējo kāpienu piedzīvo tieši šādā veidā. Jā. Nu. Kristap, un šeit vietā ir jautājums, kas tevi joprojām motivē to darīt, zinot visu šīs sajūtas un to, ko tas nozīmē? Tā ir tā sajūta. Man liekas, ir jābūt kaut kādai saprašanai par to, kas notiek ar mūsu ķermeni, nu, tīri tādā bioķīmiskā līmenī. Ja? Ja mēs zinām, ka nu, tā darīšana dod mums kaut kādu bioķīmisku reakciju ķermenī, kas izraisa šo adrenalīnu pieplūdu savukārt pēc tam, ja mēs tiekam pie citām biskām vielām, ja, kas izraisa šo laimes hormonu aktivizāciju. Ja. Nu, tas ir viens aspekts tam visam, bet nu, tu dari to tāpēc, ka tev tas patīk. Ja. Ļoti daudz dažādi atbildes varianti ir, kāpēc tev tas patīk. Atgriežoties nedaudz pie kilometru garajām sienām, viņas arī prasa pa vidam nakšņot, jo apskatoties Instagramā, kas ir mūsdienu diapozitīvs, nereti redzi šīs teltis iekārtās klintīs, kur cilvēki guļ karājoties gaisā. Jā, mēs esam nakšņojuši gan vienkārši guļot, nu, ir klints, ir kaut kāds klints plaukts, ja, nu, tur vairāk vai mazāk ērts, drošs, nu, uz kura tu vienkārši izkāp, apgūties, ja, nu, ekipējums ja joprojām ir, viss ir piekabināts, tu esi piekabināts pie tās klints, puskilometrs zem tevis, puskilometrs virs tevis, ja, un tu vienkārši guli pa nakti. Nu, ir arī gandrīz vai, jā. Nu, ir arī manā pieredzē tāda maršruta, kur mēs esam sēdējuši, jo tur nav kur gulēt, jā. Mēs esam sēdējuši uz ledus plauktiņa, tādu, ka mēs ar leduscirti no sākuma no tādas iekšēji stūri izcertam ledu, kur konus veidā ir tajā stūrī. Nu, nostiprinām kaut kā mugursomus vienu, jā, uz kuras divatā var sēdēt, un tad mēs esam piekabinājušies, un mēs visu nakti pārsēžam, vienkārši trīcot un drebot, jā, pārsēžam nakti. Nu, ir tādas nakšņošanas bijušas, ir arī tas Portledžā gulēts, jā, ka kāpji maršrutu, kur vispār nav plaukta pat, ja, kur tu kāp, ir visu laiku konstanti vertikāla siena un vienkārši kaut ko iestiprini tendencija, kaut kādā plaisā, tu iekar to portledžu, ja, un guli viņā. Portledžs tā ir tāda iekarama platforma, ja, nu tad tāda diva alumīnija tāds saliekams tās malas, ja, un tad tu viņu atloc vaļā, un pa vidu ir audums, un tad tie stiprinājumi sajiet vienā punktā, un nu, tu tā viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, ja, un tu guli. Jā, nu, arī tā, ja, ir gulēts, ja, bet tas viss piederās pie tāda no augstākā līmeņa līmenisma. Nu, teltī gulēt, tā jau ir tāda privilēģija. Tā kā laba viesnīca. Jā. Pastāst par to, vai tev kādreiz ir bijis tāds prieks, gandarījums, lepnums par to, ko tu esi paveicis, ņemot vērā īpaši to stāstu par bioķīmiskajiem procesiem, kas norisinās, ja, situācijās, kad tu kaut ko dari. Kā tas ir? Jā, ļoti bieži ir tādi. Ja? Un tas jau droši vien arī ir viens no tiem motivējošajiem kaut kādiem aspektiem, kas ir tajā visā, ka tu to dari ne jau tāpēc, lai uztaisītu tās bildes Instagramā. Ja? Tu to dari tāpēc, ka tev ir iekšēja nepieciešamība to darīt, jo tu zini, tas ir nenormāli grūti, tas ir bīstami, tas ir bailīgi. Nu, vārds grūti, viņš neiekļauj sevī visu to, kas tur ir. Jā.
Bet tas dod to gandarījumu par to, ka tu spēj kaut ko tādu darīt, ja? Un papildus tam tas jau nav tikai, nav tā kāpšana, tas ir tas ceļojums, kurā tu dodies kaut kur pilnīgi nezināmā pasaules vietā. Tu iepazīsti tur to vidi, tu iepazīsti tos cilvēkus, un tas viss sevi iekļauj ļoti daudz visādas papildus lietas, ja? Garšas, smaržas, visu kaut ko. Atgriezīsimies arī pie garšām un smaržām, bet uzdodot, pārformulējot Anšu uzdoto jautājumu, tev gandarījums ir uzkāpjot augšā vai atgriežoties lejā? Ne, noteikti lejā, daudz vairāk lejā, jo bieži vien cilvēkiem ir tāda atžgārna izpratne par alpīnismu. Viņiem liekas, ka tad uzkāpjam virsotnē, un tur festivāls, ja, tur visi laimīgi, visi apkāpjās. Ja. Realitātē tā nav. Ja. Realitātē, kad tu esi pieredzējis to visu, ja, tu zini, ka virsotne jau ir tikai daļa no ceļa. Tev jau jātiek lejā vēl. Pie tam bieži vien tu esi jau tik daudz tos resursus iekšējos patērējis, lai sasniegtu to virsotni, un tu zini, ka tieši tā nolaišanās vai nokāpšana, ja, bieži vien ir tas grūtākais, jo tad jau tu esi noguris, pārguris, ja, un ļoti daudz negadījumu notiek tieši lejā no virsotnēm alpīnismā. Tā kā, jāsaka, ka tas laimes brīdis, ja, bieži vien drīzāk ir, kad tu nokļūsi lejā, tad tu vari atskatīties uz to virsotni, un saprast, es nesen biju tur augšā, ja, un tas ir tas gandarījums. Kaut gan tas reizēm nāk kopā ar sajūtu, ka tas reāli nav iespējams. Ja. Tu esi piedzīvojis kaut ko tādu, kas tev patā no turienes nonākušam liekas, ka tur vispārībā nav reāli pat tikt augšā, tad, kad tu jau esi bijis tur augšā. Ja. Tāds diezgan neizskaidrojams lietas varbūt, bet tas ir tas, kas ir ļoti interesanti, ja, kas ir visādas prātu spēles tavā galvā, ja, un to visu iepazīt ir ārkārtīgi interesanti pašam. Labi. Vai tu esi bijis kādā 8000-niekā? Es neesmu bijis nevienā 8000-niekā. Man augstākā virsotne līdz šim ir 7495, ja? Tad 7,5 kilometri. Un tam ir viens būtisks iemesls. Izmaksas. Nauda. Šīm izmaksas lietām jau pieņem, ka daudz varbūt nezinu, ko nozīmē izmaksas. Uzkāpt 8000-nieka praktiski pasaulē oficiāli skaitās ir 14 8000-nieki. Tā ir tātad Nepāla, Ķīna, Tibeta, jā, un Pakistāna. Pakistāna, jā. Visas šīs virsotnes ir pakļautas šo 3 valstu birokrātijai, teiksim tā. Visas viņas ir komercializētas vairāk vai mazāk. Un, ja tu vēlies kāpt jebkurā no šīm virsotnēm, tev jārēķinās ar diezgan lieliem izdevumiem. Pat ja tu teiksi, ka tu kāpsi tā kā pats un visu darīsi pats, no tevis paņems naudu par atļauju dot turp. Ja? Un šīs atļaujas ir lielākoties, sākot, man liekas, no vidēji kaut kā $10,000 līdz pat $30,000-40,000. Tikai atļauja. Viss sastāda kopā jau tad, to ekspedīcijas izmaksu, kādus pakalpojumus tu tur saņemsi, ar kādu kompāniju tu tur dosies, ja, kāda ir tā kvalitāte un tā tālāk, kur ir tā virsotne konkrētā. Ja. Un praktiski tas viss ir no kaut kāda 25-30 tūkstoši dolāru līdz
man liekas, kaut kādi 100 un pāri, ja? Tūkstoši. Nu, tagad matemātisks jautājums. Cik virsotnēs tu vari uzkāpt kā alpinists, dodoties kaut kur pa visu pasauli un kāpjot kalnos, pa kuriem nav jāmaksā. Jā, ja tavs budžets, teiksim, ir kaut kāda, nezinu, tur, labi, 50, ja, 50,000 eiro, no, tu vari viņus ieguldīt vienā ekspedīcijā uz 8,000, un tu viņus vari ieguldīt, nu, nezinu, vismaz kaut kādās 25 ekspedīcijās, dodoties kaut kur pa visu pasauli kāpt, ja. Ja tev ir budžets, ekipējums jau tev ir iegādāts, ne pirmoreiz dodies uz kalniem, skaidrs, ka jāiegādājas ir avio biļets, bet kas ir tās pozīcijas, ar kurām ir jārēķinās tēriņos? Tas tikai tā liekas, ka mēs nopērkam ekipējumu. Es domāju, ka jebkurš slēpotājs, jebkurš novērs zina, ka viņš to dēli nopirks vai slēvis, ja, un labi, viņš kādas pāris sezonas tas ilgs ar viņu. Nē, var jau ar viņu arī dragāt vēl ilgāk, ja. Man dēls ir 14 gadu. Nē, arī ir bijis tāpatās, ja, bet ir lietas, kas tā kā... Protams, arī no tā ir atkarīgs, cik bieži tu to ekipējumu lieto. Ja? Tās kantas tu arī var nodzīt diezgan strauji. Ja? Un ja tu viņus visu laiku gribēsi uzturēt baigi labā stāvoklī to ekipējumu, ja? Protams, ka tu rūpēsies par to. Un ja tu brauks sarežģītās vietās darboties, ja? Tad tev būs intensīvi to jārūpējās par to ekipējumu, tad arī tā ekipējuma dzīve būs īsāka. Tā kā, tas ekipējums ir diezgan liela izdevuma, bet lielāk droši vien kalnos citur ekipējumu ir tas mazākais, kas tajā visā ir. Ja. Lielākās izmaksas iespējams ir pati ceļošana, plus kaut kādi tie loģistikas izdevumi. Bet tur arī ļoti variēt var ar visu. Ja. Tu vari izmantot kaut kādus vislabāko servisu, vislabākajā sezonā, apstāties, nezinu, vislabākajās viesnīcās, braukt ar taksi gandrīz, ja, un tu vari braukt mazlietiņu nobīdot to braukšanu no sezonas, ar neērtākiem avio reisiem, pārvietoties to ar sabiedrisko transportu, dzīvot kaut kur, ēst kaut kur, kaut ko, ja, un ieekonomēt kaut naudas īstenībā. Ja. Un tā ir bieži vien mūsu pieeja arī bijusi. Ja. Es kādreiz mācījos Šamonī kopā ar vienu austrieti. Viņš bija Vīnes universitātes matemātikas profesors. Ja. Viņš uzskatīja, ka doties uz kalniem, kas ir viņa tā kā sirds aizraušanās, var pa lēto. Viņš brauc no Vīnes uz Šamonī pie stopiem. Viņš guļammaisā zem tilta, ja, bet kāpa kalnos un ļoti daudz un ļoti labi. Ja. Tā kā, kas ir tas, par ko mēs esam gatavi maksāt? Bieži vien ir diskutabls jautājums. Ja. Mēs arī dodamies kaut kur uz Dienvidameriku, mēs lielākoties izmantojam to, mēs izmantojam sabiedrisko transportu, mēs neskaitāmas naktis guļam kaut kur kalnos, teltīs, plānojam tā, lai maksimāli īsi būtu tas laiks kaut kur pilsētā, ja, kur tev nekas cits neatliek, kā ņemt kaut kādu viesnīcu. Bet arī tāda vienmēr ir kaut kādas iespējas, veicot kaut kādu iepriekšēju sagatavošanās darbu, atrast kaut kādas lētākas iespējas. Ja? Vai arī bieži vien ir tā, ka cilvēkus pa pasauli braukā, tu jau iepazīsti vienu otru reizi, ja, un tu satiec, un visu, un tu jau aizrakst viņiem vēstuli, ka vai es varēšu pie jums tur palikt kādu dienu, vai,
Un kāpēc? Nē, mēs tā esam pazīstams cilvēkus Jaunzēlandē, dabūjuši Čīlē, ja? Kirgistāns, kur tik ne, vēl pa visu pasauli. Ja? Tā kā baigi feini ir, tev ir draugi vienā pasaules malā, otrā pasaules malā. Mēs tagad drīz brauksim uz Omānu, ja? Un ir pāris draugi Omānā, ja? Tādi arābi, kuriem es varu aizrakstīt sociālos tīklos. Baigi feini, ja? Viņi ar tevi uzņems vai vēl kaut ko tur vajag aizbraukt pretī vai kā, ja? Un kāpēc nē, ja? Tas jau tad draudzīgas attiecības ieekonomē arī kaudz naudas, ja? Tā kā, jā. Tu saki, ka tu brauc uz Latviju, kāpt zvani. Nē, bieži vien cilvēki pasaulē, viņi zina, ka viņi nekad nebrauks uz to Latviju. Ja? Bet viņam ir kaut kāds, viņam ir interesanti. Tu esi atbrauc no otras pasaules malas, ja, kaut kur. Viņam ir interesanti tevi uzņemt savā mājā, tāpēc vien, ka tu vari pastāstīt tādus stāstus viņam, ja. Viņš nekad nav bijis tajās virsotnēs, kas te redzams no mājas, ja, bet var pastāstīt, kā tur var tikt augšā, ko viņš nekad nedarīs arī nekad, ja, bet viņš savukārt brīnās, ka tu esi triecies pāri visai pasaulē, lai uzkāptu tur, kur vietējie nevienam tur neinteresē kāpt augšā pat, ja? Tā, Kristap, pavisam vienkārši jautājums. Kas ir tas veids vai pieeja vai tavs skatu punkts, kā tu izvēlies tās virsotnes? Tātad izņemam ārā 8000-niekus, kuras apskatīt, iekarot, kurās uziet. Ja, tātad tajā brīdī, kad mēs ielikām iekšā paziņojumu par to, ka Sniegkluba podcasts būs, ja, tad tu uzreiz komentēji, ka hei, rekur, es esmu tur bijis, neatceros, cik 7 vai 11 no tām virsotnēm, ka šajā bildē ir redzams. Tas, tu ieliec Šamonī skatu, ja, Šamonī, priekš manis ir, tāds, mēs viņu saucam par home crag, ja, tā kā piemājas kalni, ja. Es neesmu precīzi skaitījis nekad kopā, bet, es Šamonī iespējams esmu pavadījis kaut kādus pāris gadus. Pa visiem gadiem, ja, jo es tur mācījos gidas skolā, ja, un es regulāri braucu uz turi tādos formātos arī darboties ar grupām. Montblanā ir uzkāpts, ja, kaut kāds 14 reizes, laikam no 16. Un neskaitāmās virsotnēs tur ir kāpts vasarā, ja, un ar snovu ir ļoti daudz braukts. Tāpēc arī tur ir tās virsotnes, kur tu esi uzkāpis. Bet citur pasaulē, tu kaut kur dzirdi, ka ir tur tādas virsotni, ir tur tādi kalni, tu tur neesi bijis. Mums tā nesen, tā salīdzinoši nesen, ja, mēs ar Kristīnu sākām braukt uz Dienvidameriku. Pirms kaut kādiem gadiem, man liekas, 7 pirmo reizi. Viss kaut kur bija būts. Kāpt pasaulē, Dienvidamerikā nevienu reizi. Ir jābrauc, jāapskat. Kas tur ir interesanti? Pirmais, kas toreiz uzrunāja, gribās uzkāpt Dienvidamerikas otrajā augstajā virsotnē, jo otrā ir sarežģītāk pirmo. Ja. Gribās redzēt tur Atakām, gribās redzēt Patagoniju, braucam pastīties. Ja? Tā arī aizbrauc. Vienreiz, fantastiski, jau pēc pusgada otro reizi, atkal pēc pusgada trešo reizi, vēl pēc gada 4., 5., 6. reizi. Ja? Bieži vien tas ir tā virsotne, tu zini to, tur tāds Alpa Majo, Peru, piemēram, ir, ja? Tu zini, tā ir pasaules aizstākā virsotne. Viņi ir, kādreiz, bija pasaulē ļoti moderni pagājušā gadsimta, ja, kaut kādi 70. 80. gadi bija ļoti moderni skaistuma konkursi. Arī starp kalniem kaut kādās 70. gadu beigās, man liekas, pagājušā gadsimtā kaut kāds vācu alpīnismu žurnāls bija izsludinājis pasaules skaistuma konkursu virsotnēm.
Tur nopietni, jā. Tie, kas zina Matterhornu Šveicē, fantastisks kalns, vai ne? Uz Šveices šokolādītēm ir pārsvarā ļoti daudz, tas Matterhorns viss kaut kur izmantos, tas simbols. Šveices Matterhorns ieņēma 2. vietu pēc skaistuma, jā. Pasaulē skaistākā virsotne tika toreiz atzīta Alpa Majo, Cordillera Blanca kalnos Peru. Tur ir, protams, vesela virkne vēl ar citiem kalniem, kas ir, tas siluets ir tik skaists, jā, tik lakonisks, tik unikāls. Nav tāds, ka tu nevar īsti saprast, kas tas ir un kurā vietā, jā. Tu redzi siluetu, ir pilnīgi skaidrs, kas tas ir. Tad tu dodies kaut kur uz Dienvidamerikas tikai tāpēc, lai uzkāptu šajā skaistajā Alpa Majo kalnā, bet tur ir apkārt vēl daudz citi kalni, jā, un uzkāp 1, 2, 3, 4, 5, 6, jā, No 6. ierauga 7, 8. Tieši tā tas arī notiek. Tu satiec vēl kādu, tur tas pastāsta, zini, ir tur tas, jā, vēl. Jā, Kristap, tātad izstāst, kas ir tas Alpa de Majo skaistums, jā? Jo tu tur esi bijis, tu to esi redzējis no augšas, tātad kas tas ir? Tas ir bez dažiem metriem 6000, 5900 kaut kāda augsta metra virsotne, un viņa ir ļoti stāva virsotne, tur nav neviena viegla ceļa, lai tiktu šajā virsotnē. Jā, forma, tas izaicinājums, ja, tas viss kopā, tas nav tā, ka tikai tāpēc. Ja. Tas ir tāds alpīnisma vēstures kaut kāds arī, zināmā mērā, tāda lapas puse, ka tur ir veidojies tas alpīnisma stāsts pasaulē. Kas ir skaistums ar tavām acīm kalnos? Ko tu noturtē? Jo man personīgi ir tā, ka tas zilganums zaigo, tas ir fantastiskākais priekš maniem, kas ir kalnos. Kas ir skaista sieviete? Kādam acis patīk, kādam siluets patīk, ja? Kādam vēl kaut kas, ja? Viss. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja? Arī virsotnēm. Var būt ļoti interesanta vēsture tai virsotnē, var būt ļoti skaists siluets, var būt fantastiska līnija, tas kāpiens. Ja? Tā kā, tur ir ļoti arī tāds komplicēts tas viss. Kaut kā tā. No skaistuma noejam nost. Es atceros, kad figurēja kaut kur no tevis, manuprāt, ieraksts pie Anša bildi par snowboardu, tevi un snowboardu. Gadi 20 droši vien snowboardā ir darīts viss kaut kas. Es pat īsti neatceros, kurā brīdī tas sākās. Iespējams, kad braucot uz Šamonī kā reiz mācoties gidu-skolā, tur bija ziemas kurs, kurā nebija ko darīt pa vakariem. Tad, gāja pa kaut kādām apgaismotajām trasītēm no sākuma tur kaut kur pabraukāt, un tad tas jau aizgāja. Tur vairāk un ir braukts īpaši arī snowboardu kaut kādos braucienos pāris, bet, protams, tas nekad nav bijis priekš manis tāds, tagad es nodarbošos ar snowboardu, ja. Tas ir bijis tāds blakus produkts, ja. Ir iespēja vēl, kur nogāzt tas snowboardu ideāli, ja. Kaut gan Šamonī arī ir tur tādas epizodes man bijušas, ka es tur viens vazājos diezgan daudz, un tu sākumu brauc pa vienām trasēm, tad tu sāc jau kaut kur izlīst ārpus tās trases kaut kur pa maliņām un savieno kaut ko, pārlikt kādam ūdenskritumam, leduskritumam, ja? Un tad tu jau sāc doties tur, kur vispārībā nav trases. Tu kāp augšā, ja, kaut 2-3 stundas kāp augšā, un tad tu kaut kur ar leduscirtni rokās, ja,
dodies lejā. Nu, kaut kā tāda, es nezinu, man liekas, ka stāvākie, es tur kāds pāris tādus nobraucienus esmu veicis, kur ir zinām tie grādi, ja, kas tur tas vidējais stāvs, ko 8 grādi, ja. Nu, ar leduscitu rokā. Nu, 2 stundas augšā, 8 minūtes lejā. Ja. Nu. Par šo vienmēr domāju, ka es redzu no snowboardājiem vai slēpotājiem pie mugursomas leduscirtni. Es domāju, nu tieši kā tu viņu X momentā... Brauc vienkārši ar snowboardu. Tu zini, ka, nu, ja tu izslīdēsi tajā vietā, tur nav citu variantu, kā iecirsties, ja, apstāties. Tā kā, nu, tas leduscirtnis tur ir. Bet tur ir fantastiski braucieni. Šamonī. Tu esi Valēja Blanču nobraucis? Mēs esam Valēja Blanču diezgan daudz braukuši šādus variantus. Vienreiz es atceros, mēs vienā dienā 3 dažādus variantus braucam. 2 pirms pusdienām, tad paēdām pusdienas, uzgāzām vēlreiz augšā un vēlreiz nobraucām tos 22 km. Ja. Jau tumsā iebrauc, tas pilnīgi jau nekā iebrauc tajā Šamonī. Nu, jā, tas ir baigi skaisti. Kaut gan tur pa vidu ir, nu, tāds pilnīgi garlaicīgais posms, kur jāņem gandrīz vai trekking nūjas, jā, un tad tu stāv uz dēļ un tā pa ledāju vienkārši tur, jā. Kāds dažs kilometrus. Bet tā augšējā vidējā daļā tajos variantos tur ir diezgan bīstam arī, ja? Tur ir pilnā tādā saprašanā par alpinu lietām arī braucot ar snow vai ar slēpēm, jo nu, tur ir milzīgs plaisas Valēja Blanču, ja? Tur ir jāsaprot, kur tu brauc, kā tu brauc, ja? Jo tur, diemžēl, ir arī letāli gadījumi. Ja? Marta vidū šogad izbraucu un, man liekas, nedēļu vēlāk 2. Turpat augšā tieši plato iegāzās plaisā. Tas nav nekas neierasts, jā. Tā kā ir pat, kas netiek līdz Blanču, kas ir no Midī stacijas, jā. Pa to mazo korīti ejot lejā vienkārši jā, tur ir, jā. Tā kā, nu, ir redzēt, diemžēl, arī visādi cilvēki, jo bieži nu, cilvēki arī ar kaut kādu nelielu pieredzi, jums ir zināms, ja, tas, kā nu viņš sauc, Krīgera efekts, ja, fantastiski, ja, cilvēks savus minimālas pieredzes laikā, viņš tādu pārliecību iegūst, ja, un tad viņš tā kā turpina to pieredzi, un tā pārliecība nenormāli strauji nokrītās, un tā tikai atkal ceļās augšā. Nu, tu redzi cilvēkus tajā augšējā minimālās pieredzes punktā un domā, Jēzus Marija, jā, nu, kāpēc? Bet tāpatās arī ir bieži vien alpinismā, ja, kad ir cilvēki, kas ir ar ļoti nelielu pieredzi, bet ar milzīgu pašpārliecinātību. Ja. Diemžēl viens otrs no viņiem ilgi nemīlīvo. Ja. Tā kā ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar tādiem cilvēkiem, kas ir tik milzīgi pašpārliecinātība, ja, ar nelielu pieredzi. Nu. Tu teici, ka tu ar dēli brauc, tu ar slēpēm arī pirms tam brauc, ja te uzreiz bija tikai dēlis? Es mazliet arī ar slēpēm esmu braucis. Man bērnībā bija baigi mīļas mazas slēpes. Man vecvecākiem bija tāda neliela māja Jaunogarē, tieši pie pašiem Ziliem kalniem. Praktiski priekšpēdējā māja tur tajā Jaunogras Zilo kalnu prospektā, ja. Nu, tagad tas 9-stāvīgais kalns un tā līnija ar tām nobraucienu trasītēm, kas tiem ir jau, tā bija tāda bērnības, ar tām mazajām slēpītēm tur vājprātīgi ņēmties. Tā likās, ka uz tām slēpēm varētu būt, kaut kā, bet nenāca prātā kādreiz to snowboard pamēģināt, un tas feini likās. Un es varu pateikt, kas pat likās feini.
tas, ka arī ar snowboardu Latvijā var normāli braukāt. Ja? Nav tā, ka ar slēpēm likās, ka 1, 2, viss, un tu esi kalnu lejā. Ar snowboardu tomēr tev ir ko darīt. Ja? Kalns ir garāks uzreiz. Jā, kaut kā likās, jā, ka tas kalns uzreiz. Tāpēc, ka kaut kas jauns, ja, kaut kas savs, kur tu nevari tā nemaz varbūt ātri ielausties tajā visā. Ja. Tāpēc Snows uzrunāja kaut kā baigi feini. Un pilnīgi savādi. Un arī kalnos, ja es tajā pašā Šamanī tur no sākuma ar slēpēm, bet likās, izēj to melno trasi izbrauc, nav sevišķi baigi interesanti, ja. Ar Snow pamēģinu, tāpat trasi liekas daudz interesantāk ar Snow, ja. Feini, tad turpinam ar Snow. Tas viens īstenībā nozīmīgs jautājums, manuprāt, ir vispār Latvijā, Baltijā, cik daudz cilvēku nodarbojās ar šo lietu, tu nodarbojies, jo kāpēc es to jautāju, es tev izstāstīšu. Man ļoti patīk video, manuprāt, tas bija vakar, ja, kur tu biji kapos, kur tu godināji celmlaužus. Man tas likās ļoti patīkami to redzēt, ka kāds atcerās tos, kas ir gājuši pirms mums. Ja, un es tiešām aizdomājos par to, ka reku celmlauži jau ir tālajā ceļā, bet kāda šobrīd ir šī nozare, tā var teikt, Latvijā, cik daudz vispār cilvēku tajā ir un kas notiek? Vispār Latvijā nav sevišķi daudz cilvēku, ja? Jā, to mēs zinām. Ja mēs tā godīgi runājam, ja? Tad kopumā mēs neesam šeit daudz, un no tā visa kopuma, ja vēl skatās tā ļoti jau kaut kādā šaura nišā, tad cik daudz ir cilvēku, kas iet kalnos, ja? Maz. Cik tiem cilvēkiem kāpj kalnos ļoti labā līmenī? Ļoti maz, ja? Un cik daudz ir to cilvēku, kas kāpj labā līmenī, bet ir pasaules atlētu līmenī? Tad tur ir 1, 2. Godīgi, ja. Diemžēl tie cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Un, protams, ka mēs varam atrast iemeslus, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka mēs šeit esam ļoti maz. Ja? Tāpēc, ka šeit ir ļoti neliela ekonomika, kura nespēja turēt kaut kādu to kustību, kāda varētu būt un kāda kaut kur pasaulē saistībā ar kalniem. Tur ir atlēti, atbalstītāji, ekipējumi, ražotāji. Tas viss ir visam savādāk. Tas ir milzīgs tirgus, tā ir milzīga uzņēmuma darbības vide. Tie ir kalni galvas, kuru mums šeit nav. Mums ir auguri daži, ja? Reāli mums te kalnu nav. Tad arī tas rezultāts, diemžēl, ir tāds. Mums nav tā, ka mēs izējam ārā pa mājas durvīm un kalni un dari tagad. Ja? Nē, mums vēl tas ir krietni sarežģīti. Kaut kur jābrauc. Ja? Un tas viss ir saistīts ar lieliem izdevumiem. Tā kā visu padarīt pieejamāku, kā to visu popularizēt, tur ir ļoti sarežģīti jautājumi priekšā. Te ir jautājums par pieejamību, tavuprāt, vai tas, ka šo cilvēku ir maz, objektīvi labi ir ekonomika, sabiedrības līdzības, bet vai varētu būt vairāk, teiksim, darot kaut kādas noteiktas lietas, lai viņus ieinteresētu tajā. Mēs jau arī šajā podkāstā faktiski domājam par to, kā šo kalnu kultūru pārradīt varbūt jaunā veidā, kā iedvesmot un kā veicināt to interesi. Es domāju, ka tas ir iespējams. Ir jāpastāsta tas, cik tas ir interesanti, ir jāpastāsta tas, cik tas ir aizraujoši, un jādod ir kaut kāda iespēja cilvēkiem pamēģināt, mācīt, izaugt no tās nulles līmeņa, ja, kaut kur. Bet vienmēr rodās jautājumi, kas tad būs tas, kas to visu darīs. Ja? Kas būs, kas atbalstīs tos iesācējus,
kas viņus apmācīs, kas viņus uzrunās galu beigās. Jā, mēs cenšamies, bet mēs esam daži. Jā, un cik esam interesanti, lai jūs uzrunātu visus, jā, lai jūs klausītos to visu. Nu. Labi, tad ir jautājums par, vai tu esi novērojis dažādas paudzes, dažādu šo uztveru. Un vai, teiksim, dažādas paudzes ir grūtāk vai vieglāk iesaistīt. Jā, šajā lietā, iespējams, arī citās lietās. Jā, protams, jo arī dažādām paudzēm ir dažādas iespējas bijušas. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz padomju laikiem, vienkārši cilvēkiem nebija tik daudz dažādas izvēles. Bija ļoti konkrēti gribi darīt to, kur ir arotbiedrība, kas tev dod kaut kādu ekipējumu un dari. Ja? Un tad tev būs iespēja aizbraukt kaut kur. Nu, pilnīgi skaidri zinām virzienā, jo tur ir dzelzceļš. Nu, nākamā paudze ir brauc, kur gribi, bet maksā pats par visu. Ja? Nākamā paudze ir brauc, kur gribi, it kā nauda jau ir, bet ir milzīgs piedāvājums ar to, ko darīt, un tam īsti negribās jau vairs neko darīt. Ja? Nu, katram ir kaut kādas izvēles, un paudzē ir kaut kādas savi tie apstākļi īpašie. Un, protams, ļoti daudz ir atkarīgs arī no tām personībām, no tiem cilvēkiem, kas pārstāv kaut kādu vienu konkrēto jomu, vai sporta veidu, vai aktivitāti, un kurš ar savu darbību var pierādīt vai parādīt cilvēkiem, kāda ir tā viņa aizrautība, cik viņš ir gatavs darīt to visu. Ja? Viņam pilnīgi pie kājas ir, ja? ka tas būtu bīstami, dārgi, ja? Bet viņš to dara, tad pārējie varbūt arī sāk skatīt. Nu, redzi, var. Var un izskatās ļoti interesanti. Mēs arī gribam mēģināt. Bet arī no tiem cilvēkiem, kas atnāk kaut ko mēģināt, diemžēl, ja, nu, kaut kādās tajās aktivitātēs aizķerās diezgan pamaz. Runājot par paudzēm dažādām, man arī biežākais mērķis ir mūsu pieminētais Chamonix. Un es arī citās vietās, protams, to novēroju, bet Chamonix jo īpaši man fascinē vecākā paudze, ko es tur redzu, uz to pašu Valiju Blanche, ka es redzu, kad pēc rokādas pastoties, kad cilvēks ir 75 plus un viņš no rīta dodas augšā slēpēm, un viņi nebiedē pēc tiem 20 kilometriem vēl tie 500 pakāpieni, pa kuriem jākāpj ar slēpēm un slēpzābakos. Tāpat man fascinē bērni, kurus es redzu, kad ņem līdzi vecāki, rādot un rūpējoties par viņiem. Kā ir, tev ir lielāka pieredze ar Latvijas publikas vešanu tālāk. Tev tiekāts vecāku gadagājumu vai tieši pretējā kā jaunie, vai ir šī te pīķa spēka gada paudze? Jā, man ļoti gribētos, lai Latvijā tā tradīcija aktīvam dzīvesveidam būtu daudz labākā līmenī, nekā viņi ir, diemžēl. Ja? Man ļoti gribētos, lai šeit Latvijā būtu kaut kas tuvāk, ja, tai Rietuma Eiropas sabiedrības līmenim, kur tie seniori sporto, kur viņi rūpējas par savu veselību. Ja? Diemžēl Latvijā tādu tradīciju ir ļoti maz. Ja? Un, tas ir bijis atkarīgs no dažādiem iepriekšējiem laikiem, no ekonomiskā stāvokļa, no vēl kā. Jā, jaunā paudze ienāk, bet arī tur ir diezgan lielas atšķirības. Līdz ar to, kā te būs, jā, grūti pateikt. Reāli, teiksim, ja mēs runājam par alpinismu, senioru maz, jo tas tomēr ir fiziski sarežģīti. Jaunieši bērni īpaši nē, jo
tā ir milzīga atbildība par viņiem, un šeit nav tādu pedagogu tik daudz, kas būtu gatavi uzņemties to atbildību. Šeit arī nav valsta. Kāds, piemēram, ir tajā Francijā, tā taču ir milzīga sabiedrības mašinērija, ja, kas ir iedarbināta ekipējuma ražotāji, ekipējuma ražotāji un visādu pasākumu organizētāji, kalnu visādu kurortu uzturētāji, viņi taču ir ieinteresēti tajā visā, lai sabiedrība neītu tās interesantās lietas. Ja viņi nedarīs, tad tur apstāsies kaut kādas milzīgas plūsmas. Ja? Latvijā tā visa nav. Kā tad mēs to visu tā veidosim? Tur ļoti daudz jautājumu, jau, kas ir ļoti grūti atbildām pat. Līdz ar to alpīnismā ienāk cilvēki jauni, kuri var plus mīnus maksāt par to, mācīties, darīt, trenēties, doties kaut kur. Un tad viņi ir pakļauti ļoti nopietnam sietam, kurā tad tiek izsijāta pirmkārt jau tā vēlme to darīt, otrkārt tā varēšana, atļauties to darīt, jā, un vispārējais. Vairāk tev ir vīriešu kārtas vai sieviešu kārtas? Jāsaka godīgi, ka mācīties vairāk vienmēr nāk sievietes. Apmēram 2/3, man liekas, tā 2/3 varbūt 3/5, ja, teiksim tā. Es vienmēr salīdzinu to ar autovadīšanu, ka veči neiet mācīties uz autoskolu. Viņi iet nokārtot tiesot, ja, tur viņi gāž kaut kur pa lauku ceļu, ja vēl kaut kur viņi mācās braukt ar auto, tur, pēc programmas izdzīvotājs. Ja. Meitenes, sievietes kaut kā vairāk uzticās mācību procesam, un viņas nāk mācīties. Ja. Pēc tam jau, kad ir tie jau aizvien grūtāk kaut kā, un tur tas izlīdzinās. Ja. Tur pievelk jau tie vīri, kas jau kaut kur ir iemācījušies, un tad nāk darīt. Ja? Un, protams, tajā sarežģītajā, pilnīgi sarežģītajā līmenī tomēr, vismaz alpīnismā, vīri dominē. Jo tās ir milzīgas slodzes, es pat teiktu pārslodzes, ja? un diemžēl arī milzīgi riski, ja? Tā kā sievietēm iespējams tas nemaz nav pieņemami. Ja? Šajā sakarā jautājumu par to, kādā veidā par šiem gadiem vai caur to sietu ir izkrituši kaut kādi dārgakmeņi, sauksim to tā. Caur šiem sietiem. Ir daži cilvēki, jā, kas diezgan labi darbojās, kur ir kaut kādas tādas iezīmes, ka varētu. Alpīnisms nav tāds aktivitāte, kas pāris un tur jau pasaules līmeņa atlēts. Ja, redzēsim, paies, 5, 6, 7 gadi, skatīsimies. Ja. Bet jā, diezgan skeptisks mans skats ir šajā virzienā, jo realitāte ir tāda, ka tas ir dārgi, tas ir bīstami, tas ir grūti. Tā tas arī ir objektīvi. Pasvītrām svītram, man to vajag. Jā. Un būt visā šajā un neskatoties turpināt darīt, tas ir dārgi, grūti un bīstami. Ja? Līdz ar to cilvēku izvēle bieži vien ir par to, kaut ko tomēr darīs tādu vienkāršāk, varbūt vieglāk. Ja? Labi, tev būs kam skatot, šo stafeti tālāk, kad tu izlēms, ka tu vairs negribi to darīt. Kādreiz tāds brīdis iespējams pienāks? Es ļoti gribu cerēt, ka būs. Ja?
Es ļoti gribu cerēt, ka būs šobrīd, nu tā, īsti, jā. Ir kaut kādi jauni, kas kaut ko dara. Gribētos viņus redzēt vairāk, jā. Gribētos viņus redzēt vairāk darot patiešām interesantas un nopietnas lietas. Man ir ļoti augstas prasības pret sevi pirmkārt, jā, un pret cilvēku alpinismā. Nu, ja viņš nedara kaut ko vairāk par mani, ja, nu, tad jādara vairāk. Ja. Nu, kamēr nebūs tie jaunie tādi, kas varēs izdarīt vēl krietni vairāk, vēl krietni labāk, ja, nekas man cits neatliks, kā arī turpināt darīt. Ja. Ja mēs runājam par kalniem un alpīnismu, kas ir tavi elki kalnos? Kalnos, man jāsaka godīgi, es neesmu tāds filmu vērotājs. Tas, tā kā iet uz rock mūzikas koncertu, wow, tas mans elks, jā, es varu iet uz vienu koncertu, otru, nosīties vienu filmu, jūsmot par tiem kāpieniem. Es bieži vien tos apkārt uz ļoti daudziem pasaules līmeņa atlētiem. Tad satieku pa vienam otram kaut kur. Jā, parunājamies, dažreiz esam satikušies arī ar Reinholdu Messneru netīšām uz takas. Jā. Savulaik satikāmies arī ar vēl vienu otru. Jā, tur ir satikti tādi pasaules līmeņa atlēti tiešām, kuri ir tur pilni sociālie tīkli ar viņiem. Jā. Wow. Bet mēs esam dažreiz arī kāpuši praktiski turpatās blakus ar vienu otru tādu atlētu, un mēs nekāpjam sliktāk. Jā. Mēs arī varam kāpt ļoti labi. Un bieži vien pat kaut kur pasaulē esot, kā parasti cilvēks skatās viens uz otru, ko tu kāp, ko tu dari, parunājās, un wow, labi, patiešām interesanti, un no kurienes tu esi, no Latvijas, tā, kur Latvija? Nav kalnu nekādi, jā, kur jūs? Nu, jā, mēs arī dzīvojot Latvijā varam kaut ko sasniegt, varam trenēties, varam uzzīt to līmeni tā, lai tu nemitīgi esi kaut kādos braucienos, ekspedīcijā, arī apritē. Protams, tas nav, jā, bet varam. Līdz ar to nav iemeslu domāt, nē. Latvijā jau ar to nevajadzētu nodarboties. Man liekas, arī snowboardā, slēpošanā. Tur tie izcilākie Latvijas pārstāvi kaut kur tur, dažreiz kaut kur. Jā. Diezgan pat augstu. Jā. Nav tā, ka mums ir viņi tad pilns ir pasaules līmeņa atlētiem, jā, visos šajos sporta veidos un aktivitātēs, bet kaut kur kāds pazib kaut kur, tā tad var. Brīnišķīgi. Nē, statistika vienmēr olimpiādē, man liekas, mēs esam pret iedzīvotāju skaitā. Tas, ka mēs esam zināmā mērā, ir mūsu spožums un posts arī vienlaicīgi. Ja? Diemžēl tā tas ir. Labi, Kristap, tātad filmas tu neskaties, bet varbūt tu lasīji grāmatas, tā paša Reinholda Messnera grāmatas. Šo to es lasu, bet man godīgi, es esmu kāpis kopā ar vienu otru tādu pasaules līmeņa atlētu, ja? Kādreiz kaut kādos semināros, tajā pašā Monītu vai Lielbritānijā. Ja? Ļoti vienkārši cilvēki, ļoti labi kāpji, vai viņi kļūst par elkiem tāpēc. Nē, tu viņus uztver uz kaut kādus biedrus, vienu otru pat par draugu. Ir interesanti dzīves stāsti, jā, bet tas
Tas nav kaut kā tā, ka tagad es sekošu katram viņa kāpienam, jā. Bet Man kaut kādā svarīgāk pašam kāpt, jā. Jā, kaut kādā ziņā taču noteikti ir bijis tā, ka kaut ko tas cilvēks ir izdarījis, kāpēc tu viņus pamanījis, ka viņš varbūt tomēr ir devis kaut kādu daļu iedvesmas arī tev. Protams, ir kaut kādi tāpēc grāmatas vai kaut kādu video, ja kādreiz vērot, jā. Wow, tas ir līmenis tā kāpt, bet tu zini, ka tu varbūt arī tādā līmenī nekāpsi, jā. Tu esi galu beig dzimis valstī, kurā nav kalna. Ja? Bet neaizliedz tev iet uz nākamo treniņu un darīt. Vai domāt, kur tu brauks nākamajā ekspedīcijā, ko tu kāpsi. Ja? Bet tas nav, lai kādam kaut ko piekopdīt. Man liekas, tas pusējs. Ja? Tu seko cilvēkiem nevis tāpēc, lai fanotu par viņu. Tā diezgan ar interesi vērsi. Jā, ļoti feini. Bet tas arī tevī neatklāja kaut kā tādu jūsmu. Jā. Tu vienkārši zini, ka ir daudz jātrenējās, tas ir jādara, lai spētu darīt ko tādu. Jā. Tev ir mājās Netflix? Nē. Okay. Es gribēju pajautāt, vienkārši, varbūt, ja tu zinātu, bet Netflixā pavisam nesen, man liekas, gadu parādījās filma par 14-8 tūkstošniekiem, kur viens atlēts viņus pievarēja diezgan īsā laikā. Es to filmu noskatījos visu. Jā. Viņi, protams, ļoti eleganti izveidot visu, tur ir super forši. Es domāju, noteikti kaut kādus cilvēkus viņi varētu iedvesmot. Es zinu, man tuvs cilvēks viņi noteikti ir iedvesmojis. Tā vispār atklājusi arī tos kalnus pavisam jaunā griezumā. Tūplānā, teiksim, tā arī ļoti lielā. Un, es vienkārši domāju, pat cik tu neesi redzējis, to varbūt grūti ir teikt, bet kā tu domā, pat zinu, par ko tu... bet tas taču arī noteikti var iedvesmot. Tas var iedvesmot. Tas ir veidots tā, lai iedvesmotu, jā. Bet šajā gadījumā ir vairāk jautājums par to, vai tas ir pareizais virziens, kurā iedvesmot cilvēks. Jo, teiksim, pašā tādā alpinistu vidē lietas ir ļoti kontroversāli tiek vērtas. Ka visas rekordu padarījušiem 8000 komerc ekspedīciju itvarot pa novilktām vilktvēm. Tas nav pilnīgi nekas jauns alpinismā. Tās nav kādas inovācijas, spēju, robežas. Bieži tas ir naudas un loģistikas jautājums. Kā pārlidot no viena kalna pārlidājus uz otru ar helikopteru, kā dabūt atļaujas no Ķīnas valdības, no Pakistānas valdības un no Nepālas valdības, kuram tās atļaujas tiek dotas, kam viņas netiek dotas, kā pāris amerikāņu alpinisti Ķīna neizsniedz vienkārši vīzas, lai viņi varētu kāpt. Tātad tu esi atkarīgs no milzīgi daudz citiem jautājumiem, kas vispār nekādā mērā nav saistīti ar alpinismu. Galbeigās tas nav alpinisms tāds, kāds viņš ir, teiksim, tajā alpinisma izpratnē priekš alpinisma sabiedrības, kas novērtē pilnīgi savādākas lietas alpinismā, kas novērtē grūtus, jaunus kāpus uz vēl nesasniegtām virsotnēm, kas novērtē pirmkāpienus virsotņu kaut kādām sienām, kas pirmām kāptas, kas novērtē kāpienus ļoti mazās komandās, tur 2, 3 alpu stilā. Tas ir pilnīgi cits alpinisms. Līdzīgi, ir cilvēki, kas pies masu pasākumos un uzstāda kaut kādus maratonus. Un ir kas skris, pilnīgi vienatnē kaut kur
kaut ko ļoti interesantu, kaut ko ļoti bīstamu. Tas ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Jā. Dažādas pasaules. Dažādas pasaules, jā. Pilnīgi atšķirīgi, jā. Līdz ar to ja tu gribi orientēties uz to rekordu stādīšanu, tik tu uzstādīsi kaut kādu rekordu, ja? Tik uzkāps pasaules augstākajā virsū, lai tikai tas skanētu pēc iespējas skaļāk. Ja? Būs cilvēki, kas teiks, ja? Tiem cilvēkiem būs milzīga taisnība. Jo tas ir, jā, tev ir piķis ļoti daudz, tu esi samaksājis naudu par komerces ekspedīciju, ja? Vai tas vispārībā ir alpinisms? Tu piegāji pie virves, virkabinājies un žumarējies augšā, tur ar virves saspiedēji. Ja? So what? Vai tas ir alpinisms? Nē. Bet ir noteikti rekordi, kuri nav pie šādām komercpiemērtēm. Tie jau alpinismā vai alpinisms vispār ir par procesu, par baudīšanu un bez... Alpinisms nav par baudīšanu. Alpinisms ir par cilvēku kaut kādu spēju, robežu atklāšanu. Ja? Alpinisms ir par izaicinājumu darīt kaut kādas pilnīgi līdz šim varbūt nedarītas lietas. Protams, ka arī cilvēks, kurš dodās tajā 8,000, viņš jau dara priekš sevis pilnīgi nedarītas lietas. Un bīstamas, un sarežģītas, un grūtas. Ja? Bet viņš to dara ne alpinismu izpratnē inovatīvas. Ja? Priekš alpinismu priekš tad pasaules līmeņa alpiņā, tas īsti nekas. Nē, tu tā savā ziņā pieliki punktu, ja, ka ir divas pasaules, kas, man liekas, arī ir normāli, tas ir ļoti bieži. Iespējams, ka pat vairākas tās. Jā, skaidrs, jā. Man ļoti līdzīgi, kā ir snowboardā, ilgstoši bijis, kad ir tie, kuriem vajag sacensības, un tad ir tie, kuriem absolūti nevajag sacensības. Viņiem vajag pūderi, brīvību. Zini kā, tas, ko Kristaps stāstīja par to kvalitāti un cilvēku spēju robežu, savā ziņā es to savalku kopā kā arī snowboardā, kur tas skaistais ir, piemēram, tajos gājienos augšā pa kalnu, ja kā Mans tēvs, piemēram, sāka to pirms 60 gadiem. Viņš gāja Karpatos visu dienu kalnā, ja, lai nobrauktu vienu reizi. Ja. Un tad es esmu to skaistumu atklājis, un caur to es arī saprotu, ka tas nobrauciens, kā tu jau vienreiz, bet viņš ir jānopelna, un tas nopietns augšā ir tas darbs, kas tev ir jāiegulda, bez kura tu to vienkārši nevarētu izdarīt. Un jautājums, vai vispār, kurš gatavs tam ir? Ja, iespēja klāsteri, kur ir pacēlē helikopteri, ja, tu var darīt to, kā gribi, bet kur ir cita pieeja, kā darīt lietas. Labi, tad uz šīs pozitīvās notas par izvēli. Paldies, Kristap, un paldies jums, skatītāji, klausītāji, līdzjutēji, labi vēlētāji un iedvesmotāji. Jā, tātad Snieglupa podkāstu sezona nekad nebeidzās. Kalnā, Krodziņā, viesnīcā 2 riteņi, jā, par kalnu kultūru un cilvēkiem kalnos.